Maskorīts jau bija tas bioloģijā, kur jau viņš liels daudz neizstājās nekādās sacensībās vai kur, bet pie kopējā kora klāt viņš pieripinājās. Jā, bet jauktais kors bija, ja? Jauktais, jā. Puiši arī bija tajā jūsu fakultātē, kaut cik? Fakultātē manā kursā man tikai bija 3 puiši. Arī. Tikai 3. Jā, cik mēs bijām students, es tā vairs īsti neatceros pavisam, bet puiši bija tikai 3. Un kur tu klavierus iemācījies spēlēt? Tu gāji kaut kādā mūzikas skolā? Es jau gāju vidusskolā, tā es te gāju. Te vienu, un tad Rīgā arī. Privātas stundas? Jā, gāju, bet diezgan jau jāmācās, jo bija tās lekcijas diezgan, un man tā kā lāga neiznāca tā pavisam, nebija tik spēcīgi izmācīties. Šlāgers jau tu pavadīji bērnībā, es vēl atceros. Mums bija tādas balles, un tad tā bija lielā dziedāšana pie galvas. Jā. Tas bija vienīgi dziedāšana, es atceros. Jā. Tā bija vakar, jo arī mums bija dziedāšana. Ak tā? Jā, dāmu klubiņš atnāca, bet nebija viss atnākuši, kas vajadzēja, bet dziedājām tur. No tautas skolas. Agrāk krusmāti gāja uz tautas skolu, tur dāmu klubiņš. Dāmu klubiņš saucās. Un tagad jau citur Latvijā arī kaut kur. Tad, kad tas te dāmu klubiņš dibinājās, tad kaut kur dzirdējām par tādu dāmu klubiņu, un tāpēc mēs viņu saucām par dāmu klubiņu. Kad sākām dibināt, tajā vēl nemaz nebija tas dāmu klubiņš tā. Un tā. Nu, kaut kur jau ko darīties vajadzēja, nev jau tā, sēdēt mājās vien visu laiku. Un grāmatas lasīt arī, tā arī pietika laika. Pietika laika, kur dobas izravēt, un zemeņas, tak man liels lauks bija. Vienreiz bija tik ārkārtīgi raža, ka es kaimiņiem ap bļodām devu, puikiņš maziņš bija, es devu gatim pāri bļodas, bet es nezinu, kāpēc vēlāk vairs nebija tāda raža. Un ar laiku jau vairs nevarēja tik daudz paspēt, un labāk nopērk un paēd mierīgi. Bez rūpēm. Jā, bez rūpēm. Jā. Un tajos dziesmas... Uz Krieviju, kad deva, šķerni bija cūku noslaktījuši. Jaugulbenes. Krievijā vai? Jā. Viņi pusstundu laika